Renārs Jēkabs, Samanta, Vadins un Edgars, kur mūsu pabeļ grupiņa, mūsu atbalstītāji tādi. Sākam, kad mēs sākam, principā mēs sākam iesmu ielu, jā, līdz Elzanas ielai, un tad mēs ejam pa Vīrīti. Jā. Un varbūt īsa runa, mēs palīdzam uzņēmējiem augt. Mēs salīdzinām starp bankām labākos kredītus. Un mūsu mesiķis, lai uzņēmēji dzird un redz un salīdzina, un lai bankas vairāk uzstās, lai iedod labākas likmes. Tāpēc šodien mums ir liels gājiens 2 stundas, un mēs nesīsim ļoti smagu nastu, ļoti smagu ar tādiem kredītiem, un beigās mēs viņus apglabāsim. Have fun today! Šodien, lai visiem ir jauka un forša. Jā, tagad to pašu līdz atsies laiks. Mēs pateiksim runu, un kursi sāksim, Davai. pastāstīt. Mēs varētu uzjautāt, man ir skaidrs, ja vajag ar mikrofonu kādam, Samantās, ka vajag mikrofonu. Mēs sākāmies visu laiku gatavs. 1, 2, 3. Links nestrādā. Vēl nav palaists. Ok, labi, jā. Samanta man arī ir. Nu, padziedāsim uz kaut ko. Pamēģinām kaut ko, lai mēs varbūt uztaisām pirmo uzrunu, tad ir neliels iesmiņu, un mēs ar iesmiņu arī iesim uzreiz. Pamēģināt iesākt. Nu, parādiet, kā es teicu. Nu, tu. Jā, mēs vienkārši paskatīsimies, kāds izskatās, un tā mēs arī iesim uz. Man asaras virsti, gan labi. Arī sākam, mēs pirmā panta, mēs visi iesim ko ieliņies. Antonijas. Jā. Labdienas, kungi! Šodien mums ir liels svinīgs notikums. Neskatoties uz šo žādu sāku, šajā sākā mums ir dārgie procenti, kurus esam ilgus laikus maksājuši. Un nu jau mums pietiek to darīt, un šodien mēs apglabāsim tos resnos kredītus. Un kur mums ir pārstāvniecība, kas mums šodien te notiek, stāstiet mums lūdzu. Sveiki, šodien ir ļoti bēdīga diena, jo Latvija ir apņemta ar dārgiem kredītiem, bankas necīnās par klientiem un klienti nesalīdzina labākās procentu likmes Latvijā. Un Euribors krīt, bet likmes nekrīt. Un šodien mēs Oferta Finance numur 1 vīzas kredīta brokeris nesīsim šo smago nastu. 2 stundas dejosim pie bankām, lai bankas cīnās par klientiem un beigās mēs to zārku apglabāsim ar tiem dārgiem kredītiem, kas ir iekšā. Un vai jūs, darbie kredītņēmēji, varat izvēlēties labākus procentus, tā kā izaiciniet savas bankas? Nu, godāms kungi, ar Dievu kredītu mūsu jaukā ceremonija, un mums te ir fantastiskais koris. Aiziet mēs ar jūsu apbalstām kungi mūsu korim!
tad būs akapela, man liekas. Kā teiks? Nu labi, tad mēģinās. Lielais resnes kredīts, mēs kopā iesim viņus kopā apglabāt par Rīgu. Nākamā mūsu pietura ir brīvības piemineklis, bet pirms tam mums vēl gaida. Pat vēl jauns, jo bez pirmā soļa nekas nesanāk. Domāju, ilgi skaitīji visu, bet rēķini klusē, kamēr nerīkojies. Likmes ir kodas, bet iespējas, un drosmes šodien mazāk nekā. Tādam sumiem, tādam ir kredīti bankā, viņi krīt tagad procenti iet nost. Procenti krīt, mēs domājam, tādam kredītus. Rēķini klusē, kamēr nerīkojies. Likmes ir
pusotras stundiņas viss sadedzināt. Veselīgi līdzīgā solījumi tuši krīt, kurā izvēle tev spīd. Zeltas iet uz vārdu, veco likmju paparāzu. Uzņēmēju gribā elpā, vairs nav mokas, vai nav slogā. Procentu pērkons vērā, Paldies, šīs ir fantastiskākās kredītu mēres Latvijā. Un mums ir arī sagatavoti īpašu kredītu dēļ, kredītu apglabāšanas dēļ, ko es tepat vērosiet. Lai kredīti mums varētu vērtācies. Līdz ar to mēs virzamies tālāk. Mūsu gājienā uz brīvīgu piemēru, lai darbie procenti paskatās vēlreiz Rīgas centru, un viņi tiks aizrakti uz mūžu mūžu. Jā, mums ir klājumi dosim cilvēku prasmi, kas tas ir. Lūdzu, mēs saglabājam darbu kredītu šodien! Ja jūs samaksājat kredītu
un droši nākties skatāties salīdzināt. Gaisā soļo droši, patiecas vēl jauns, jo bez pirmā soļa nekas nesanāk. Domāji ilgi skaitīji visu, bet Mēs varam kādam piedāvāt arī klavieres remix. Jā, dāmas kungi, kas tikko šito visu redz, mēs apglabājam dārgus kredītus. Vairāk nav jāpermaksā par procentiem, Eurolibors krīt. Un lūdzu salīdziniet, izreiciet savus bankas. Tā kā šodien ir pēdējā diena draugiem kredītiem, viņi ir smagi, šādiem ir ļoti grūti, bet līdz viņi tiks apglabāti. Ar Dievu, dārgie kredīti, apglabāj dārgus kredītus. Jums ir laivīši, var padalīt laivīši. Ja lūdzu cilvēki skatās, viss ir tur, lai palīdz mums arī atvadīties no dārgiem kredītiem. Un vairs nekad dzīvē. Mēs varam samainīties muzikās, kuros tieši arī palaik līdz lūkām. Muzikām rādītas priekš. Mēs muzikām rādītas.
jo ar šodien iekļūst daudz mazāki. Kurš vēlās palīdēt ar mums pārējais treniņu zārku, protams, var pievienoties. Nu ko, mums ir gaisma. Un darbie treniņi tiek atklāti. Tā mums ir galvenais aicinām visus salīdzināt treniņu procentus, lai šodien tiek jums mazāki. Ar Bieberga kredīti, jā! Soļo pa savu ceļu, nevis skaidri
Nevajag pārmaksāt, pietiek arī visiem pārmaksāt. Salīdziniet procentus, izaiciniet savas bankas. Domas ir skaidrs, patiesība simtā, soļu pa savu ceļu, nevis gaidi kādu startā. Vairs nav jāsir un jāmin, kas būs. Euribor krīt, tas nav noslēpums. Salīdzini tagad, kamēr viss vēl kust. Sāc savu ceļu, jo tas šodien uzplauks. Kamēr vēl krīt, Jā, dāmas kungi, mēs šodien apglabājam dārgus kredīta procentus. Pietiek pārmaksāt par kredītiem. Lūdzu, izaiciniet savas bankas un salīdziniet kredīta procentus. Oh,
notikušo laiku. Mēs apglabājam kredītu procentus, jau tās valsts ieradīs paredz valstu. Vīri, drošākā, pilnīgi pārmaksā, visi vajadzīgi kalkulēt pozitīvu un eiro limos krīt. Līdz ar to ambulants mums krījās. Vai var apmierāt procentus? Nevar. Kur iespējas mūs gaida vēlāk. Vakar viss šķita tik tālu. Ko, laikam ar mieru doties uz priekšu? Viegls kā vējš, to, kur salīdzīgi prātī. Katrs lēmums nākotnes spēj. Laiks košākām dienām klāt. Certamies, ejam tālāk. Tur, kur iespējas mums gaida vēlāk. Nu, redams, kungi, mēs nesam dārgas kredītu procentus atmanīties no Latvijas, un lai viņi vairāk šeit tagad neparādās. Tā kā izaiciniet savas bankas, skatieties procentus un saņemiet labāk piedāvājumus. Vairs nav jāsaka un jāmin, kas būs. Euribor krīt, tas nav noslēpums. Šodien ir tas brīdīgākais, kad mēs Latvijā atklājam Latvijas kredītu procentus. Ja kādiem kredītu procentus šeit uzklausīs jūs mēnes, jūs pārmaksājat dažas procentus. Mēs varam apstāties šeit. Visi kopā esam savākušies šeit, lai ko izdarītu, lai pateiktu ar jums darbiem kredītu procenti! Jā! Jo! Pietiek pārmaksāt! Pietiek pārmaksāt! Pietiek lasīt mazo tekstu uz laikstīti! Pietiek lasīt mazo tekstu uz laikstīti! Izaiciniet bankas un skatieties labākus kredītu procentus! Alberta jums palīdzēs! Alberta jums palīdzēs! Ar Dievu kredītiem! Ar Dievu! Jā, kad līkmes krīt, uzņēmēji aug! Zemes līkmes augstiem mērķiem! Atklājam dārgas kredītus, lai dotu vienu izaugsmē! Atklājam dārgas kredītus, lai dotu vienu izaugsmē!
viss norāks cīvi zemē uz mūžu mūžiem. Mums būs Ave Marija? Vēlreiz, ne? Ne, tev kaut kas cits būs, ja? Ja vajadzēs. Nu vajag, mēs visi, ja mēs iesim, tu dziedās, labi? Tad apslūgam mums Ave Marija dzīvajā izpildījumā, lai kredītu slavelītu tālu, tālu projām. Un samātināt man to. Matīs iekšā sliektu, kur vajag. Apdomā kārdus kredītus! Mums šodien foršs strečs, 2 stundas staigājam uz darbu, dejojam visu, apdomājam. Tā kā visiem foršu dienu, labs liela mērķi un jūsu vēlmes piepildās. Amen! Ričard, tev vārds krīt? Kas?
Jā, viņi sasāmies, lai netraucētu mašīnām. Nu, ko dārgie kredīti, visu labu! Izaiciet bankas, mēģiniet atrast labākus piedāvājumus, ja šobrīd jau nevar krīt un ir iespēja dabūt kaut ko labu. Nu, čādi, aiziet jūsu nejā! Viņi aizēsiet šo. Nu, kodēļ kungi, jūtat, ka kredītiem jau paliek sliktāk un sliktāk? Mums jau palika bišķi, jo viņi tiks apglabāti uz mūžiem. Oi, tas nekādu lielu kredītu procesku. Nu, kā kungi, mēs joprojām turpinām mūsu Rīgas gājienu, apglabāt rektus, kredītu procentus šādiem. Čeliem ir smagi, viņi jau kādu stundu iet. Ļoti smagi, bet vairs nebūs šis būs tikai vienreizējais gājiens un viņi tiks apglabāti vairs nekad mūžā. Tad čeliem būs lekcija, viena nozīmīga misija. Apglabāt reknos kredītu procentus mūžu mūžiem. Saule gaismu zelta kaisiem, vecos sobrus jūtas liek.
Kad debesis raud šodien pie dārgiem procentiem. Lai vakarā būs augsts. Mēs arī parādīsim Latvijas bankai, lai viņi zina, ka mēs apglabājam dārgos kredītu procentus. Mēs ejam tur, jā, tur pieejas. Labi. Nākam tuvāk Latvijas bankai. Юля, Юль, сюда иди, пожалуйста. Давай, организуй конкурс спереди. Твоя ответственность следить за всем, что все будут в работе. Ты старайся, но не забывай, что они маршрут. Да, вот точно, окей? Давай. Надо сказать, что мы не вперед идем. А вы политехнику скажете? Да. Если вас
liels procentus mūžu. Re, kur mēs iesim uz pasargās arī policija. Lai dārgos kredītus neviens neatsim un nenozog, mēs klausīsimies šodien pašvaldības policiju, jo viņi arī noteikti ir ieinteresēti neparmaksāt par kredītiem.
Starpīgi dūsties, varam šeit? Starpīgi dūsties? Jā, labāk šeit, starpīgi dūsties. Dūstē vajag aktīvāk strādāt. Un visdārgākie, nu sorry. Tā, dāmas kungi, mēs atradām visdārgāko banku, kur ir lielāki, prektāki procenti. Un šādiem ir jānodījo vēl vislabāk. Ejam, liela amerikāņu kapitāla bankas, kas negrib finansēt uzņēmējus tik daudz, kā viņi varētu. Tas brīdis ir reāli, ja tu tikai sāc soļot droši, patiet ceļš vēl jauns, jo bez pirmā soļa nekas nesanāk. Domāji ilgi skaitīji visu, bet rēķini klusē. Jā, šeit ir labāk būtu arī jums nodījot. Kur amerikāņu kapitāla banka, Citadele, kas... Amerikāņu kapitāla banka, Citadele, kas Un tāpēc šodien viņam ir lielo 3% miršanas dienā! Lielie 3%, dāmas kungi, nevajag pārmaksāt. Meklēt labākas izdevības, skatieties, ka procents var dabūt vēl lētākus. Nu, prasies pēc Svētbankas lielās sekas, lai arī Svētbankai parādītu, ka procentu laiks tomēr iet uz beigām. Ejam šitā.
Laukais brāces krīt, daudz ir tik daudz lūdz. Likme kā ledus kūst, likme kā ledus kūst. Sarkanas tevi liek, tik daudz ir tik daudz lūdz. Aiziet sapnis procentūras, saplīstība grāmatā. Rītos spožam te, karstam te, spožam te, pirms te jauni piedāvājumi, bet mēs jau zinām spēr. Sapnis Very klusi soļojās, Zeltīgas sākām nesam, tik daudz krīt, tik daudz krīt, tik daudz Sliding credits, feeling like Apglabājums kredītas, sveicē gadu kredītas, draugi! Lielie 10% šogad tiek apglabāti. Izaiciet uz bankas un pārbaudiet procentu likmes. Krītu kredīts, spožam te, karstam te, spožam te, pirms te. Atvedot man iegūs, un pēdējais maksai būs. Sātīgs Un tūlīt mums svinēšanu medījos vēl vienu 10% atvedīšanas brīvu. Sastājamies, jā! Un vairs nekādu pārmaksu! Darbo kredītu laiks ir beidzies! Aiziet ceļi! Vairs nekādu lielu procentu par kredītiem! Izaicies aiz bankas! Jo Libor krīt! Labi, aiziet, kas ir ieroļos procentu! Pirms kredītu! Nekādu savu prasasību! Šodien lielais trekais kredīta procents tiks apglabāts uz mūžiem šeit pat Rīgā. Un tagad apskungi mēs turpināsim revanšu filmu, ja? Mēs esam gatavi sekot mūsu pašvaldības policijai.
Man ir ļoti liels vai iekli, ja? Un aprīdiniet, ka tiešām šeit piemērojam ceļu satiksmi, nekāpjam uz braucamo daļu, ja? Mums ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi, jo mašīnas steidz lielas, un ir atkal par mums, un viņam arī viņi seko, ja tiešām cilvēks to lielā pēdīgo. Priekšā to skumpu arī tūpu priekšā. Pie mums uz pašu priekšu, kas ir ies pa priekšu, viedās kredīt grāsī. Salīdzini pirms aizņemties! Dārgi kredīti ir slikti, lēti kredīti ir labi, uzņēmēji attīstās aizņemoties naudu finanšu iestādēs. Vairs nekādu dārgu kredīti! Iesakies vairākās bankās vienlaicīgi. Izmanto portofaiļu pakalpojumus. Nestrādā ar Ivaru, strādā ar Pērtinu! Dāmas kungi, mums ir dārgu kredīti Lāva Marijā! Lielas likmes! Garu termiņu saistītas konstrukcijas. Mēs atrodamies no tādiem kredītiem ar Ave Marijas dievas pārtaisīšanas un pēc finance ideoloģiju. Salīdzini, jā, tu Gelensvāgenī salīdzina likmes! Salīdzina likmes! Ir jāsalīdzina likmes. Tā būs labāk dzīvot. Ar tādiem kredītiem! Debesis raud par dārgiem kredītiem. Salīdzini pirms aizņemties. Kāpēc lauzi korporulī mani? Apetīšanas pierojums mums teica hi-fi. Tāda dzīve ir, mēs dzimstam un mirstam. Bet kamēr mēs esam dzīvi, mēs cīnīsimies par lētām likmēm, labākiem nosacījumiem uzņēmējiem, lai uzņēmēji auga. Parāds nav brālis, viņi saka. Bet parāds ir labākais draugs, ja pareizi izmanto. Nekās! Dārgi kredīti lido, vējš pūš. Un ir pagājis laiks. Augstām likmēm. Likmēm jābūt mazām. Uzņēmēji. Eiropā vidēji 70% uzņēmumu izmanto aizņēmumu, Latvijā tikai 25%. Mēs atpaliekam. Reku Tom G brauc. Tom G! Un viņš salīdzina pirms aizņemties. Reku brauc Loviņš un Gaudī vecais un Torīgs neslīd. Kāpēc viņš pārmas vēl nevar atstāties ar labāk aizņemot?
kopi. Salīdzini pirms aizņemies. Dārgo kredītu laiks ir pagājis. Izmanto brokeri, lai pieteiktos visās finanšu iestādēs labāk. 38 iestādes, 100 produkti. Vienā vietā. Oferta Finance. Ja tu vēl nezini, tad mēs esam tie, kas to dara. Mēs radam ekonomiku. Mēs palīdzam uzņēmējiem augt. Laiks, augt, attīstīt valsts. Radīt jaunas darba vietas un salīdzināt kredītus pirms aizņemties. Kā jums tur iet? Man debesis raud par tādiem kredītiem, un man liekas, ko pabrauta Poļu bankas padomes loceklis. Viņi skatījās uz to un domāja, kas tas tāds. Man taču banku viss kārtībā. Jā, jums ir viss kārtībā. Bet jūs varētu būt 4 lielāki. Jā, pagājuši gadu Loriņš palielinājis savu portfeli par 50 miljoniem, bet varētu par miljardu palielināt. Viņi to neizdarīja. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi nav strādājuši ar biznesa kredītu brokeru Pērnavainā. Mēs nesam smagu nastu. Šajā zārkā ir salikti visi Latvijas uzņēmējiem izsniegtie dārgie kredīti. Viņi ir ļoti smagi un lieli un nesaprotami. Un līgumos ir sarežģīti noteikumi. Un neviens normāls uzņēmējs nemāk viņus lasīt un interpretēt. Un mēs mākam. Un mēs to vienkāršojam. Bet šodien ir smagi. Vēlreiz debesis raud par dārgiem kredītiem. Bet mēs šodien viņus uz mūžīgi ieliksim šajā zārkā, lai viņi nekad nelien no turienes ārā. Tieši tā. Biznesam jāaug. Ja tu nemāki, negribi un nezini, kur aizņemties, nāk pie mums. Mums nebūs klusums. Mums būs šibinīgi atbildes. Mēs garantējam atbildes. Jo mūsu dzīve ir garantētas tikai 2 lietas. Ka mēs piedzimstam un mēs nomirsim. Pārējais viss ir mūsu rokās. Tas ir tavās rokās audzēt savu biznesu. Tavās rokās attīstīt sevi. Simboliski ejam pāri Daugavai. Mēs jau sākam atvadīties. Un zārs kļūst vieglāks un vieglāks. Neteiksim. Viņš nekļūst vieglāks, viņš kļūst smagāks. Smagāks, bet tāda dzīve. Kas ir dzīve, ja te prieks? Grūtīgas situācijās, kuras katram ir. Biznesā, attiecībās, veselībā. Hei, mēs esam cilvēki. Tas vārds. Domas, sirds, lai izjūti dārgos kredītus. Viņi ir smagi. Zemāks procentu likmes ir vieglas. Paldies uzņēmējiem augt. Hello, good evening. Have a nice day. Kurš jādēļ? Kādien ne tagad? Apglabājam dārgos kredītus. Un kur vēl tavās dzīves nav notiek dārgie kredīti paģēt? Kur vēl tā dzīvē, kad neslīdzi?
Un kā tev šodien iet? Trešdien, 16. aprīlī, kad ofertas pārnēs ir dzimšanas diena. Kā tu pavadi šo dienu šajā laikā? Kādu tu ideju, meseģi gribi nodot sabiedrībai un saviem tuviem un klientiem? Mums klientiem vienkārši meseģi. Audz, attīstiet, vairāk pelni, attīsti savu produktu un pakalpojumu, audzē biznesu kopā ar mums. Un tas ir mūsu meseģis. Šis darbs ir jūsu iepriekšējais ikmēneša maksājums. Un vairs tā nebūs. Un tad mēs ietīsim mūsu pēkto kredītu ar ķēdi arī, lai viņš nevarētu pacelties, bet tagad ir Čaļu dēja. Nu, Čaļu vairs nekādu dārgot kredītu, parādiet visiem! Ka šeit tas sākā ir slēgti lielu kredītu, un ir aplavāti šodien. Un tagad ir visi iekšā, visi mūsu dargie maksājumi. Kuras mēs ekstrās, izaicināt, un arī pieejamie kredīti šodien ar ofertā. Un pēdējais. Dāmas kungi, bet tas nav viss. Mums ir ķēde, lai tie kredīti tur paliek un guļ uz mūsu mūžiem. Un Latvijai vairs nav jāparmaksā. Mums ir jāaizer 6 zārks un jāaptīm pāri ķēdi. Vairs nekad mūžā, kur mums ir ķēde. Jā, mums stiprie Čaļi apglabāt dārgo kredītu. Šeit pat, jā. Un līdz aptīsim ar zelts ķēdi, lai vairs nekad mūžā neatgriežās.
Jā, mums kādi pārdomās, jā? Un 3-4 plunī! Ar Dievu tātad kredīti! Mēs negaidām tavu atgriešanos! Pieejamie kredīti labāk uzņēmēju darbībā! Vai ir kāds labs nosacījums? Nekāds svaigznītes! Negrib šities kredīts ar mums dēļ! Mēs viņu uzveiksim! Mums ir nevar atlaid mūsu! Neko tev būtu kā pēdējie vārdi! Dārgam kredītam! Es vairs nekad nedomāju atgriezties! Bija valsts savienotais Latvijai ekonomikai kaut kādā brīdī. Mēs arī savāmies neatkarīgi. Bet mīlu pēc mēs žēlas. Mīlu visās valstās un nevalkās esam sēdējis. Gribu mūsu mīlēt un uzņēmējiem nevēlim atgriezties. Tāpēc Latvija tādā līmenī kā un es novēlu visiem atcerēties šo brīdīs liels seks Latvijā. Mēs vienkārši procesu! Ar Dievu vienkārši bija labs savies pagaidījums. Mākstums neesam laicīgs. Viss pietiek. Pietiek ar dārgajiem kredītiem sūdi! Godāms kungi, mēs esam apglabājuši darbo Franknote kredītu, kas ir bijis ar Latviju ilgus gadus. Vairs nekad mūžā jums neatgriezīsies. Tas, kungi, izaistiet savas bankas, prasiet viņu labākus nosacījumus. Un lai jūsu dzīve kļūst vieglāk, lai vairs nav nekad liela kredītu slodze! Paldies, Roberta! Paldies! Uztaisam dziesmīgi jātlīd.